Labdien! Es esmu Raimonds no Latvijas. Mana pamatprofesija ir jurists, bet tā nav vienīgā profesija, jo paralēli es arī nodarbojos ar latviešu skatuvisko tautsdeju. Latvijā jau ilgāku laiku man bija problēmas ar zobiem, kuras bija gan kā ielaistas, tā arī noteikti medicīniski raksturdēļ, kad vienkārši lēnām sāka viņi krist ārā. Palika arvien sliktāk un sliktāk. Domāju, kā to jautājumu risināt, devos Latvijā pie zobārstu klīnikām, it kā labākajām. Tur man paskatījās, teica, vienīgais, ko var izdarīt, tas ir uzlikt platītes, uztaisīt tā, uz platītiem, lai tie zobiņi tur stāvētu, bet tas būs vismaz pusotru gadu. Un arī izmaksas ziņas bija tā ļoti, ļoti ievērojami. Sāktu domāt, kā to jautājumu risināt. Man paveicās, ka pirmkārt man laba sieva, un sieva ir arī sievas māte, kurai jau bija līdzīga pieredze šādu jautājumu risināšanā, un tā viņa teica, hei, es zinu, Indijā, Haidarbadā ir viens kolosālākais zobārsts. Uzrakstīju viņam, un varbūt tās to jautājumu varēs atrisināt. Pateicoties viņai, tā es arī izdarīju. Uzrakstīju e-pastu doktora Motivali klīnikai ar lūgumu, man ir tās gadījums, vai varat palīdzēt. Nebija ilgs laiciņš, apakaļ e-pastiņš, jā, fine. Brauc šurp. Sākumā ar tā saņemšanās bija tāda nedaudz grūtāka, jo tomēr palielas attālums un arī kaut arī izmaksas ziņā tās izmaksas ir daudz mazāks nekā Latvijā. Vajadzēja nedaudz iekrāt, ko veiksmīgi, kā redzams, arī izdarīju. Tad saņēmu drosmi un braucu uz Indiju, uz doktora Motivali klīniku. Bija nedrošība, neslēpšu, bailes, kā tas būs, tik tālu no valsts, Indijā, medicīna, bet tā kā atsauksmes bija labas, tad arī to darīju. Biju ļoti, ļoti patīkami pārsteigts, pirmkārt par klīniku, kāds viņai ir tehniskais aprīkojums, viss tīrs, sterils, personāls smaidīgs, iejūtīgs un cenšas, un dara visu, lai tu justos droši, pārliecināti un arī izskaidro, kas un kā tiks darīts. Tā kā profesionalitāte tieši tādā līmenī, par kuru mums vēl vajadzētu pilnveidoties. Arī visas pārbaudes notiek ātras, operatīvas un arī izskaidrojot, kas tiks darīts un kā tiks darīts. Pašās beigās, jo, protams, kad pārbaudīts ir veiktas un iesāk šīs manipulācijas, par ko vienmēr cilvēkiem ir bailes pie zobārsta ejot. Protams, ka par sāpēm. Un tad arī tas bija arī man, bet, godīgi teikšu, nejūtu sāpes nekādas. Jā, protams, var just, ka mutē kaut kas tiek darīts, bet ārsts to dara un skatās uz tevi un pārbauda, vai ir viss kārtībā, vai nesāp. Ja gadījumā pēc tu parāda, ka tev kaut kā ir vairāk jūtīgāks, tad uzreiz papildina anestēziju lokālo, tīri, lai šīs sāpes nejust. Un viss šī procedūra notika ļoti veiksmīgi, ļoti ātri un bez sāpēm. Un pateicoties tam jau esmu ticis pie ļoti burvīga smaida, kas noderēs manās visās profesijās, bet pirms smaida demonstrēšanas vienkārši atkārtoti uzsver, ka doktoris Motivali un viņa komanda ir tik tiešām patiesi ieinteresēta labākā rezultāta sasniegšanai un nepalaidīs garām ne mazāko sīkumu. Un pateicoties Motivali kunga klīnikai un profesionālajai pieredze, esmu ticis pie ļoti burvīga smaida. Iesaku visiem. Paldies!